Labklājības ministrija gatavo grozījumus likumā, kas vecākiem ļaus ilgstoši slimojošus bērnus kopt līdz 18 gadu vecumam, ne 14 kā pašlaik, un saņemt par to slimības pabalstu. Turpmāk slima bērna kopšanu apmaksās 26 nedēļas nepārtraukti vai 52 nedēļu garumā 3 gadu periodā. Taču topošie grozījumi neatrisina to ģimeņu grūtības, kurās bērni slimo gadiem un ir kopjami dienu un nakti. Plašāk stāstāja Kīns. Bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļā bērni neskraida pa gaiteni un nedaudzās palātās. Pie daudziem drīkst ieiet tikai ar sejas masku. Šī vieta ģimenēm diemžēl kļūst par otrām mājām nevien mēnešiem, bet gadiem ilgi. Pēc mēneša būs 3 gadi, kopš ar nelieliem pārtraukumiem te ārstējas Anželas meita. Kopš meitai palika 14, māma slimības pabalstu par bērnu kopšanu vairs nesaņem. Vienīgais attaisnojums darba devējam ir slimības lapa, kas ļauj nebūt darbā 21 dienu pēc kārtas. Skraidīju, slimnīca, darbs, mājas. Un sanāca, ka vajadzēja visur paspēt, un tad reizēm bija tā, ka viņa teica, vai tu vari neiet uz darbu, jo es jūtos slikti. Jo ir šis ne tikai fiziskais moments, bet ir šis emocionālais pusauģiem, it sevišķi. Jo ja pēc 14 gadiem liekas, ka viņš ir liels un viņš visu var, nē, tieši tā pati ārstēšana pakontrolēt, kā zāles izdzer, palīdzēt, teiksim, kaut vai to pašu ēdienu sagatavot. Šīs sienas redzējušas daudzu māmu asaras, kurām bērna ilgstošās slimošanas dēļ lūgts no darba aiziet vispār, vai atlūgumu uzrakstījušas pašas. Valsts nolēmusi situāciju labot. Turpmāk slimības lapu izsniegs un apmaksās, ja bērns slimo ar kādu starptautiskā klasifikatorā noteiktu saslimšanu, ir ievainots vai saindējies, ja viņam ir audzējis, vai ja bērnam piešķirts bērna invalīdu kopšanas pabalsts. Ja tas bērniņš ir slims, tad tomēr tas nav labi, kad māmiņai ir jāpārtrauc tā būšana kopā ar bērnu un atkal jāaiziet darbā un no jauna ir jāslēdz jauna darba nespējas lapa. Taču Bērnu slimnīcas vecāku padome likuma par maternitātes un slimības apdrošināšanu izmaiņās pamanīs vairākus pamatīgus zemūdens akmeņus, un tādēļ šodien tieks ar tā izstrādātājiem. Plānotie grozījumi nekādi nerisinās to vecāku problēmu, kuru bērni slimo ilgāk par gadu, un sarakstā trūks diagnozes, kuru pacienti ir tikpat kopjami kā vēža slimnieki. Bērni, kam ir arī garīgas saslimšanas, kaut kādas fobijas un neiroloģiskas saslimšanas. Viņš vienkārši nevar pats par sevi parūpēties, vai viņam ir 9, 2 vai 18 vai jau varbūt 25 gadi. Tur nav ne psihiatrija, ne, teiksim, epilepsija, nav tādas slimības, kas arī ilgst gadiem. Patiesībā tieši šīs diagnozes ir ieteiktas no veselības ekspertiem. Kā diagnozes, kuriem vairāk bērniņiem būtu vajadzīgs šis atbalsts. Bet ar bērnu slimnīcas ārstiem jūs neesat par to runājuši? Mēs esam tikušies jau gadu gaitā ar veselības ministrijas pārstāvjiem. Šodien risinājumu rast neizdevās, tāpēc vecāku padome gatavos savus priekšlikumus likuma izmaiņām, un pie sarunu galda sēdīsies arī bērnu ārstu un veselības ministrijas pārstāvji. Likums ir atvērts un tiek gaidīts arī visu iesaistīto ministriju atzinums. Pagaidām aprēķini liecina, ka jaunā likuma izmaiņas budžetā nozīmē papildus 5,6 miljonus eiro ik gadu. Ja pabalsts saņēmēju loku paplašina, tad noteikti vairāk. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.